My wife is from Latvia. We called some of the companies to have a prefab solution. And there the idea came from to get a good quality of house and then in a prefab situation coming from here and then building it by ourselves inside. The idea of wooden house could be like a good idea because you have pretty strong rules how long you can build, right? And the wooden house can be built very fast. Very fast indeed. Yeah, they came here with all the modules, Yes. and then we built it in 1 month together. Mēs nejauši uzzinājām, ka īstenībā šī Nīderlandē dzīvojamā māja no koka ir tapusi ģimenei, kur viena puse no ģimenes ir latvieti. Ja? Vai tas kaut kā ietekmēja, kāpēc izvēlējāties Latvijas firmu? Jā, noteikti, tāpēc, ka mēs skatījāmies dažādas firmas, kas tepatās ir Nīderlandē, un jā, cenu ziņā bija ļoti liela atšķirība. Un es teicu, skatīsimies Latvijā, un nonācām pie ZTC. Un tas pirmajā brīdī tas koka mājas projekts bija ļoti unikāls, tā kā lika aizdomāties, jo visi apkārtējie ceļi no akmeņiem, mūriem. Mēs iegājām dziļāk, papētījām Zviedrijā, Norvēģijā, tur ir ļoti populārs koku celtniecība un domājām, jā, kāpēc gan ne. Tāpēc arī mēs gribējām tās ārējās tā kā koku sienas, ka viņas ir interjerā iekšā, lai viņas dod to skandināvisko, to gaišumu efektu un arī citādāku atmosfēru ir mājā, kad tu dzīvo, tu jūti, koks elpo savādāk nekā, kad tu esi betona mājā. Vietējā arhitekte Amsterdamā, viņas tos projektus, kas arī ir kopā ar ZTC Amsterdamā, kur ir koka mājas celtas, un viņai bija ļoti pamatota perspektīva, kāpēc tas ir kaut kas jauns un īstenībā vēlams un vēl labāks, tā kā modernāks. Cilvēki bieži vien Nīderlandē baidās no koka, jo liekas, akmens ir stabilāks, bet jā, ja tu tā dziļāk izpēti to, tad saproti, ka tas īstenībā ir kaut kas labāks. Tie noteikumi Holandē ir ļoti strikti un tiešām 15 mēnešos mājai bija jābūt pabeigtai. Tas uzliek ļoti lielu stresu, kādā tempā visam ir jānotiek, un tāpēc, ka mēs izvēlējāmies paši būvēt. Jā, šis variants man bija tāds, ko mēs tā kā domājam, izdosies. Pats sākums, kur viņi liek kopā visu, tas tiešām tā unikāli var redzēt, kā tas viss notiek. Cik viņi te celtnieki lika kopā? 4 tikai. 4 atbrauc. 4 atbrauc, un te man patīk šī bilde, kur viņi kopā visi stāvēja, jo viņiem vajadzēja padot uz augšu kaut ko un pēc tam uz leju. 4 vīri plus mans vīrs. In 10 days they put, and here you see those beams, one beam Yes. and one. And then the whole house is standing already.